piespēle. Cerībā uz Robertu Jakīmo. Ātri atkal uz vietu pāriet uzbrukumā. Arī pārliec no apmalas. Un Linus Umarks savām 5 piespēlēm. Diemžēl pieskait arī vārtu gūmu. Nu, skatīsimies atkārtojumā, kas notika šajā epizodē, un esam nonākuši zaudētājos pirmās trešdaļas izskaņā ar 0-1. Vārtus gūst Linus Umarks. Ļoti ātri, kad mēs atkārtojām iepriekš epizodu Doļiks Sarokins. Teicam, iespēlēja ripu Miķelim Rēdekam, un tagad jau vienkārši ir ripa ieraidīta zonā, meties pa vārtiem un pabraucam garām, ripa tiek atsista. Jāsaka, nevisai veiksmīgi. Sev priekšā cita ripa Edgars Masājs, mūsu aizsargi nepaspēja bloķēt Linusu Umarku. Strukts. Tagad ar apmalu. Īsti nebija skaidrs, vai cerībā uz sevi vai Ankipāns, bet katrā ziņā arī ir pie Karsuma. Ankipāns labi piespēlē, Krišans Rēdliks vārtī! Šoreiz, es domāju, visi dzird, kad es saku, kad ir vārti un Latvijas izlīdzina rezultātu. Teicam, ģirt Ankipāns piespēle, no sākuma labi pie apmalas pacīnījās Mārtiņš Karsums un neatvērams Krišāņa Rēdlika metiens vārta augšējā stūrī. Skatāmies atkārtojumā šo epizodu. Mārtiņš Karsums, ģirts Ankipāns un teicams metiens padots Krišānam Rēdlikam, bet neaizmirsīsim arī uzslavas porciju Jānim Sprutam. Tieši viņš pirms metienu nobrauc garu Stefanu Līvu, kas noteikti patraucē redzēt metienu. Trešdaļas beigas Latvijas izlases spēlē ar 3 pieciniekiem, laukumā atkal Bērziņš ar partneriem. Miķels Rēdliks. Rēdliks. Labi, Miķels un teicama piespēle. Super! 2-1 Latvija vadībā. Otrās trešdaļas pēdējā minūte izvirzās Latvija vadībā. Redzam, ka līgsmā arī ir Rodrigo Laviņa dēls Martins. Un arī visi Latvijas līdzekēji. Nu, teicam, izspēle padodas Bērziņa pieciniekam un Miķels Rēdliks ar skaistu piespēli vārtu tālā stabā atrod nepiesargt Lauru Dārziņu. 2-1 Latvija vadībā. Redzam aizvārtē Miķels Rēdliks. Apspēlē Magnus Johansonu un ļoti labi atrod brīvu vietu. Lauris Dārziņš un Diks Starkstroms aizskatās uz Miķela Nē, tas ir Tobias Engstroms, 39. numurs, aizskatās uz Miķeļa Rēdlika darbību, aizmirst par Lauru Dārziņam. Nu, viņš bija tik ļoti pārliecināts, ka viņš ar pārtver šo piespēli, redzam, viņa pārliecība neataisnē mazākumā. Vasiļovs uzvar iemetienā, bet uzmanīgāks ir Vaņkampls. Pirmais ir pie ripas, tad Magnus Johansons par viņu Ņiževīs. Uzmanīgās no Ņiževiem. Vēl vienu norādījumu mēs nedrīksim pieļaut. Tobias Engstroms soks pie vārta tālā staba Johansons. Un, diemžēl, otrās trešdaļas sākumā izmanto skaidrisko vairākumu zviedru un Magnus Johansons ar metienu uz zilās līnijas panāk izlīdzinājumu 2-2. No vārta autora Magnus Johansons ņem otrais vārtu gūms šajā čempionātā. Šeit Magnus Johansons, 2 zviedru spēlētāju vārtu priekšā. Nu, un šķiet, ka gan mūsu aizsargs, gan uz vietas spēlētājiem, protams, ka ir uzdevums traucēt mūsu vārtsargam, bet šeit jau vārtsargu priekšā stāvēt tieši mūsu aizsargs. Nu, bija jāatver arī pus sevis, jo Edgars neko neredzēja aiz mūsu aizsargu muguras. Labi apmals nospēlē Skrastiņš. Mārtiņš Karsums, protams, spēku paņēmies pret Engstromu. No Engstroms, es domāju, tīri Engstroms redzot Engstroms sejas izteiksmi. Es domāju, ka viņš varētu arī būt gūs smadzenes atrastēm. Tas tāds tīri NHL stilā bija. Redzam, asins trūku no pa degunu. NHL tas būtu normāli, bet šeit ir Eiropa un neliels uztraukums. Es domāju, ka protams, labi, ka video nevar iet skatīties uz pārkāpumiem, bet katrā ziņā šādu epizodu var izskatīt pēc spēles. Jau tad. Un labi, es neminēšu, atkārtumā skatāmies Mārtiņš Karsums. Nezinu kā NHL, bet grūdienas apmalē un redzam, tad bija Engstroms gūs savainojumu pret laukuma. Redzam apmals kanti, un ar seju ietriedas
Tobias Enstrāms. Paredzēt, ko Vainkalnu darīs īsti neredz. Redzam, vārtos ir Sergejs Naumovs. Interesanti izvēle izdara mūsu. Parāda, ka metīs nomāna Sergeju no novisnērtās puses. Redzam, ieraida Rīpu vārtos. Aleksandrs Ņiževīts. Paužu. Tehnikas meistars Māna. Diemžēl Māna, Aleksandrs Ņiževīts, šī Māna kustība un līvs ir uz Rīpu pazaudēta. Magnus Johanssons, Zviedrs aizsargs un vēl sērijā nākamajam mūsu spēlētājiem ir jāgūst vārtu Mārtiņš Cipuls. Mārtiņam jāgūst vārtu, lai vēl būtu cerība. Mēs atrast Mārtiņš Karsons. Mārtiņš ir tikai Karsons. Karsons pret Līvu. Labi, viss tver nākamo metienu. Redzam, Līvs. Berglunds. Labi nospēlē Naumovs. Berglunds, labs plauks mestiens vārta augšējā stūrī. Domāts. Labi nospēlē Sergejs Naumovs. Kurš būs tagad? Herberts Vasiljevs. Arī šobrīd. Vasiljevs ieslidojas. Labi nomāra Neišers. 2-2. Nezinu, ļoti tagad pirmie sāka. Pirmajā kārtā Zviedri, tad mums tagad jāsāk. Ņiževīs. Teicama pauze, nav varianti Stefanu Līvu izpildījumā. Skatāmies pauzi. Cita kustības Līvs Nambaks jau izdarīt. Un tagad Naumovs pret Johanssonu. Uzvara! Latvija uzvar Zviedriju. Pirmā vēsturiskā uzvara pret Zviedriju un 2 punkti. 3-2 papildu laikā. Latvija, jāsaka, sensacionāli uzvar Zviedriju, lai arī